izvēlējās šo grāmatu, jo tur ir gatavs prediķi iekšā. Bet tā ir pirmā grāmata, un vakar jau mēs izlasījām mājās vēl vienu. Pat nevar izvēlēties, kuru vispār lasīt. Viss likās tik ļoti uzrunājoši. Savaldi savu mēli. Būs nosaukums. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvīgas indes. Jēkaba 3:8. Šajā sava vēstījuma pantā Jēkabs runā par ticīgo mēlēm. Viņš vēršas ar aicinājumu pie draudzes ikvienam sākt kontrolēt savu mēli, pirms tā nav tos iznīcinājusi. Jūs jautāsiet, cik nopietnas iemesls ir tam, lai savaldītu mēli? Vai nevaldāma mēle tiešām var būt tik grēcīga? Patiešām daudzi kristieši pašlaik ir iesaistījušies neatlaidīgā garīgā cīņā pret saviem ieradumiem, kuru vara laika gaitā ir kļuvusi ļoti stipra. Narkotikām, alkoholu, tabaku, netiklību. Viņi nevar pat iedomāties, ka nepakļāvīga mēle arī ir ļoti nopietnas grēks. Es jau gandrīz dzirdu ticīgo iebildumus, kuri iesaistījušies sava gara cīņā pret kārdinājumu varām. Ei, mācītāji, jūs laikam jokojat. Es izcīnu savas dzīves lielāko cīņu, cenšoties noārdīt dēmoniskos cietokšņus, bet jūs runājat par nenozīmīgiem vārdiem. Kā jūs varat salīdzināt svabadu mēli ar to cīņu, kurā esmu iesaistījies? Mīļais svētais, es runāju ar tevi. Nesavaldīta mēle ir pasaules bīstamākais ierocis. Nesvēta, mežonīga mēle ir sliktāka par narkotikām vai alkohola važām. Tā ir sliktāka par jebkuru miesīgu grēku. Bībele mēli nosauc par netaisnības pasauli, augumu aptraipītāju, elles aizdedzinātu. Jēkaba 3:6. Ļaujiet man jums atklāt no Dieva vārda, cik bīstama ir nolādēta un nesavaldāma mēle. Nevaldāma, viegliprātīga mēle anulē jūsu dzīvē visu garīgi iegūto. Nesavaldīta mēle padara kalpošanu Dievam veltīgu. Tā var padarīt katru jūsu garīgo aktivitāti Dieva acīs pilnīgi bezvērtīgu. Jēkaba 1:26. Ja kāds šķietas Dievam kalpojumu un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. Jēkabs šeit runā par kādu no jums, tas ir baznīcām. Tie nav narkomāni vai glaidoņi, tie ir daļa no Kristus miesas, kuri izskatās dievbijīgi un garīgi. Viņi ļoti aktīvi iesaistās tā kunga darbā, bet viņu mēles ir neapvaldītas un nekontrolējamas. Jēkabs norāda uz tiem, kuri liekas svēti, laipni, gādīgi, mīloši, bet kuri baznīcā, darbā vai mājās dod vaļu savai dzēlīgajai mēlei. Tie vienmēr labprāt uzklausa tenkas un padod tās tālāk. Tie nedomā par kurnēšanas un sūdzēšanās grēku. Dievs saka, ka viņu kalpošana, visa viņu garīgā izrāde ir veltīga. Tai nav vērtības. Mīļie, es negribu stāvēt tiesas dienā Kristus priekšā un uzzināt, ka visi mani darbi, kurus esmu veltījis tam kungam, visas manas garīgās pūles ir bijušas veltīgas. Es negribu dzirdēt viņu sakām, Deivid, tu manā vārdā esi darījis lielus darbus, tu nodibināji narkomānu rehabilitācijas centru, klīnikas alkoholiķiem, tu esi sludinājis neskaitāmiem tūkstošiem un esi paplašinājis manu valstību. Tu pabaroji izsalkušos, apģērbi kailos, izdzini dēmonus, ciedināji slimos, bet tas viss nav nekas, viss veltīgi. Es vienkārši nepazīstu to cilvēku ar dalīto mēli. Tu lietoji savu mēli, lai svētītu un pēc tam tiesāji. No tavas mutes kā medus plūda daudzi brīnišķīgi pacelājoši vārdi, bet nāca arī sarūktinājums, nelaipni vārdi, naida pilni, nāvējoši, nenovīdīgi. Tu pārāk nenopietni uzņēmi manu brīdinājumu par mēles savaldīšanu.
Es brīdināju, ka visa tava garīgā darbība ir veltīga, ja tu nespēsi kontrolēt savu mēli, bet tu to neņēmi vērā. Mīļie, padomājiet par visu to, ko būdami Kristu esat izdarījuši, par visām izlietajām asarām, līdzjūtības pilnajām rūpēm, lai palīdzētu citiem. Jūs pat reizēm vēlējāties atdot savu dzīvi par citiem, bet tas viss ir veltīgi, ja pār savām lūpām esat ļāvuši iznākt neuzmanīgi izteiktiem vārdiem. Jūs varbūt teiksiet, bet Dievs nav tik bargs, ka neņemtu vērā manu garīgumu tikai tāpēc, ka es esmu izteicis kaut ko aizvainojošu. Es šeit runāju par kristiešiem, kuri nekad nesavalda savu mēli. Viņiem kļuvis par paradumu tenkot, sūdzēties, kurnēt. Aci nepamirkšķinājuši, tie atver savu muti pret Dieva ļaudīm. Lūk, ko Dievs saka par tādiem mēlnešiem, kuros nav lēnprātības. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varšs vai šķindošs vārgulis. Un ja man būtu pravieša dāvana, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, kas varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. 1. Korintiešiem 13. Jūsu nesavaldīgā mēle padara jūsu garīgumu un uzupurēšanos bezvērtīgu. Vai varat stādīties priekšā, ka mirstat Jēzus dēļ, tiekat sadedzināts pie staba, atdodot pēdējo dolāru, lai pabarot izsalkušos, atstājot visu šai dzīvē, lai sekojot Jēzum, bet tas viss ir veltīgi. Jūs nesaņemsiet mācekļa algu, jo, kad stāvēsiet tiesas krēsla priekšā, tas kungs teiks, tavi motīvi bija nepareizi, tavā sirdī nebija mīlestības, tevī bija sarūktinājums, kas lauzās ārā caur tavu muti. Tava mēle nebija lēnprātīga un mīloša, tā bija rūgta, nelaipna un asa. Visi tavi darbi līdzinās nullei. Vārdi, kurus jūs izrunājat, parāda to, kas ir jūsu sirdī. Jūs, oģu dzimums, kā jūs varat labu runāt, paši ļauni būdami, jo no sirds pilnības mute runā. Mateja 12:34. Kad es bērnībā pateicu kaut ko nekrietnu, māte tūdaļ izmazgāja manu muti ar ziepēm. Bet tā nebija mute, kam bija vajadzīga tīrīšana, tā bija mana sirds. Redziet, jūsu mute runā tikai to, kas ir jūsu sirdī. Šie ir mūsu kunga Jēzus Kristus vārdi, un viņš saka, ka nesavaldīga, nesmalkjūtīga, ļauna runa var nākt tikai no ļaunas un netīras sirds. Mēs ticīgie vēl neesam pietiekoši nopietni ieklausījušies tajā, ko ir sacījis mūsu kungs par mēles savaldīšanu. Viņš norāda, ka cēlonis ir sirdī, dzīvības vai nāves cēlonis, un mana neapdomīgā mēle nevis tikai anulē manu iedomāto garīgumu, bet tā mani arī nostāda neapstrīdama fakta priekšā, ka mana sirds ir netīra, samaitāta. Kaut kas no elles uguns ir mani iemetis dzirksti un tā manī grūzd. Ja es dzirdu no savas mutes nākam ārā jutekliskus un netiklus vārdus, ja es tenkoju, ja es stāstu neķītru joku, ja es pazemoju kādu cilvēku, ja es nelaipni vai greizsirdīgi runāju par kādu citu, ja es paaugstinu savu balsu un kliedzu uz ģimenes locekļiem, ja lamu vārdi nāk pār manām lūpām, ja es nolādu, ja niknu vārdu straumi izlaužas no manis, tad man jājautā sev, kādi sātaniski dārgumi manī ir noglabāti, ka varu tā runāt. Man ir jāpārbauda savs sirds un jājautā, no kurienes tas viss nāk. Tur kaut kam jābūt, no kā es vēl neesmu ticis vaļā, citādi es nerunātu tādas lietas. Kāpēc es tenkoju un aprunāju? Kāpēc es lietoju tādus ļaunus un neapdomīgus vārdus? Kas tie ir par nešķīstiem cietokšņiem, kas tur savā varā manu sirdi? Neapdomīga, nevaldāma valoda nav tikai kļūda viena. Tā nav tikai vājība vai ieradums, kurā mēs laiku pa laikam krītam. Jūs nevarat teikt par brāli Kristū. Reizēm
ar saviem vārdiem viņš mani ļoti aizvaino, bet pārsvarā viņš ir laipns un patīkams, un viņš ļoti mīl to kungu. Viņš nemaz negrib kādu aizvainot. Nē, Jēkabs saka, ka šāda cilvēka garīgums tiek anulēts. Vēl vairāk Jēzus saka, ka viņam ir netīra un ļauna sirds. Vai jūs zināt kādu savā draudzē, kas šad tad pienāk klāt pie jums un iečukst jums ausī? Vai tu dzirdēji, ko es dzirdēju? Atceries, nav svarīgi, cik dievbijīgi izskatās šī persona. Nav svarīgi, kā tā draudzē lūdz vai slavē Dievu, bet viņas sirdī ir kaut kas ļauns, kaut kas nepareizs, no kā viņa ar svētā gara palīdzību vēl līdz šim nav tikusi vaļā. Jēzus to pamato ļoti nopietni, jo no sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu. Matei 12. Jēzus saka, ja jūs neapdomīgi lietojat savu mēli, strīdaties, sūdzaties, kurnat, aprunājat, tad jums ir nopietna problēma jūsu sirdī. Jūsu sirds nav pareizās attiecībās ar Dievu, un šī sakne ir ļoti dziļa. Jūsos ir sakrājusies ļauna manta, tāpat kā čūskai, kurai žokļi abās pusēs ir ar indi pildīti maisiņi. Ja šī inde izplūst no jums, tad tas ir tāpēc, ka indes maiss nav iztukšots. Neviens kalpotājs, neviens kristietis nav atbrīvots no šī brīdinājuma. Jēzus mums visiem saka, pārbaudiet savu sirdi. Atrodiet iemeslu, kādēļ jūs runājat nepiesardzīgi un viegliprātīgi. Vai arī avots izved no vienas mutes saldu un rūgtu? Jākaba 3.11. Kad vien es ļauju savai mutē tenkot, man jāapstājas un jāsaka tam kungam, skolotāji, manī jābūt kādai greizsirdības vai skaudības saknei, kā gan citādi es varētu tik viegli tiesāt savu brāli vai māsu. Te jānotiek lielai tīrīšanai un svētā gara darbam, lai palikušo aizvāktu no ceļa. Tēvs rodas dziļi manā sirdī un izrauj visus sarūktinājumu, alkatības un lepnības saknes, lai kas tur arī nebūtu. Nesen kāds no baznīcas personāla nejauši dzirdēja sarunu, kurā jauns kristietis centās mierināt savu brāli Kristū par viņa laulības pārkāpšanas grēku. Šis jaunais kristietis teica, neuztraucies, Jēzus asinis apklāja visus mūsu grēkus. Viņš ir apklājis arī šo. Mans jaunais draugs, tu visu esi sapratis nepareizi. Jēzus asinis apklāja tikai tos grēkus, kuri ir patiesi nožēloti un atmesti. Asinis nevar aizbildināt vai neievērot grēku. Tavam brālim, kurš pārkāp laulību, jākrīt ceļos Jēzus priekšā, jāizsūdz grēku un jābrēc pēc spēka, kas viņam palīdzētu pārvarēt to miesas kārības tieksmi, kas viņam liek dzīvot netīru un vilinājumiem pilnu dzīvi. Un tāpat tas ir arī ar mēles grēku. Mēs nedrīkstam turpināt tenkot, apmelot, strīdēties pretī, lai pēc tam vakarā izdvestu paviršu grēku nožēlas lūgšanu. Kungs, ja šodien esmu pateicis kaut ko nepareizi, tad piedod man, apklāj mani ar savām asinīm. Nē, Dievs grib piekļūt šim ļaunumam jūsu sirdī, šim apslēptajam indes maisam. To nevajag viss apklāt, bet atklāt un iznīcināt. Dievs grib atrast šī ļaunuma sakni un jūs pilnīgi no tā dziedināt. Jūsu kļūda ir tā, ka jūs lūdzat apklāt ar asinīm, bet jūs nekad patiesi to nenožēlojat un neaizkļūstat līdz ļaunuma saknei. Tiesas dienā mums būs jāatbild par katru neapdomīgu, veltīgu vārdu, kuru būsim savās dzīvēs izrunājuši. Bet es jums saku par ikatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā, jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Matei 12. Mums liekas, ka mūsu vārdi vienkārši izskan gaisā un pazūd, vai arī krīt zemē un iznīkst. Taču tā tas nav. Mūsu vārdi dzīvo, tie nekur nepazūd. Jūs varbūt teiksiet, bet es šo tenku pastāstīju tikai savam draugam, un viņš apsolīja to nevienam neteikt. No viņa tas nekur tālāk neies. Nē, tā tas nebūs.
Ik viens jūsu izteiktais vārds tiek saglabāts un ierakstīts mūžībā, un mēs tos visus atkārtotus vārdu pa vārdam dzirdēsim tiesas dienā. Šie vārdi mūs nosodīs, ja neizsūdzēsim grēku un neatgriezīsimies no tā. Jūs jautāsiet, vai nevaru lūgt vienu vispārēju lūgšanu un vienkārši teikt, Jēzu, piedod man, izdzēs manus grēkus? Nē, nevarat, ja atsakāties tikt vaļā no grēka saknes. Es atceros, kā pirms kāda laika jutos ļoti vainīgs, kad draugam bija pastāstījis par kāda cilvēka netikumību. Tas, ko es pateicu, bija vistīrākā patiesība. Tā bija morāla situācija, par kuru man bija jārunā ar kādu kalpotāju. Sarunā tika izpausts viņa vārds, un es teicu, neusticies viņam, man par viņu tas ir zināms. Man izsakot pat tik daudz, es sajūtos apsūdzēts. Svētais gars man čukstēja, tūlīt pārtrauc. Nevienam tas nav jāzina. Vairāk tā nerunā, jo tas nav vajadzīgs, tā ir otra cilvēka aprunāšana. Pat ja tā arī būtu patiesība, neatkārto to, tas var negatīvi ietekmēt tā cilvēka raksturu. Tas, ko es jau biju pateicis, bija pietiekoši slikti, un es to zināju. Bet tad es izpļāpāju vēl visus sīkumus. Es zināju, ka man jāstāv klusu, un, protams, svētais gars atklāja manu vainu. Vēlāk es piezvanīju savam draugam un sacīju, es nožēloju, tā bija aprunāšana, ar mani kaut kas nebija kārtībā, lūdzu nestāsti to tālāk, centies par to pat nedomāt. Mans draugs pārliecināja mani, ka šī saruna ir aprakta. Es nepazīstu to cilvēku, viņš teica, un es nekad nerunāšu par tādām lietām. Sākumā likās, ka tas apmierināja manu garu, bet svētais gars vēl ar vienu apsūdzēja mani. Kāpēc? Kāpēc es no tā nevarēju atbrīvoties? Tāpēc, ka ja jūs kaut ko iesējat cita cilvēka apziņā, jūs to vairs nevarat izravēt. Pat ja par to nekad nerunā, tas tur nenomirst. Mani turpināja apsūdzēt domas, kāpēc es to izdarīju? Dievs vai man ir kaut kas pret viņu? Vai es savā sirdī priecājos par viņa krišanu? Kāpēc es neesmu vairāk ieinteresēts viņa atgriešanā? Kāda gan ir mana sirds savā būtībā? Kungs, piedod mani, bet arī dziedini mani no tā. Es negribu tiesas dienā stāvēt tavā priekšā ar neatmesto ļaunumu savā sirdī. Vai mans grēks ir apklāts Jēzus asinīm? Jā, jo es pilnīgi apzinājos, ka esmu briesmīgi grēkojis. Es ļāvu svētajam garam atklāt man lepnību, kas bija palikusi manī. Es ļāvu viņam sevi pazemot un dziedināt. Tagad, kad vien es sāku runāt kaut ko pret kādu cilvēku, es paklausu, kad svētais gars skaidri un stingri saka, apstājies. Jēzus brīdinājums ir pamodinājis manī bijību Dievu priekšā, jo pēc saviem vārdiem tu tiks taisnots un pēc saviem vārdiem tu tiks pazudināts. Pēc mūsu vārdiem. Jēzus neteica, ka mēs tiksim pazudināti netiklības vai narkotiku vai alkohola dēļ. Tie ir grēki un arī tie tiks tiesāti. Bet Jēzus teica, jūs tiksit tiesāti pēc saviem vārdiem par to, ko jūs esat runājuši. Es jautāju jums, vai esat starp tiem, kuri ar savu mēli svētī, bet arī nolāda? Ar viņu mēli mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc Dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam mani brāļi nebūs tā notikt. Jākaba 3:9. Vārds lādēt grieķu valodā nozīmē nomest kādu zemē, pazemot kādu, pasludināt kā ļaunu. Un tiešām bieži no mūsu mutes nāk Dieva slavēšana, pielūgšana un viņa svētīšana, bet arī ļaunas tenkas, kuras grauj viņa kalpu reputāciju. Šāda neapvaldīta runāšana grauj Kristus miesu, tā rada opozīciju Dieva darbam. Bet jūs varat apdraudēt cilvēku reputāciju pat nepasakot ne vārda, vienkārši savalkot negatīvu sejas izteiksmi. Reiz gadījās, kad man pajautāja par kādu cilvēku, ar kuru man vajadzēja izskaidroties sakarā ar vairākām problēmām. Kad man pajautāja par šo cilvēku, es neteicu ne vārda.
es tikai saraucu degunu un pakratīju galvu. Cilvēks, kurš jautāja, man teica, jūs gan neteicāt ne vārda, bet es uzzināju visu, ko man vajadzēja zināt. Es biju iesējis negatīvas domas šī cilvēka prātā. To pašu mēs izdarām ar savu nesavaldīgo mēli. Daži ticīgie ļoti piesardzīgi izsaka savas domas, toties nepiesardzīgi izvēlas savus vārdus. Daudzas labas lietas, ko izrunā kristieši, liekulīgas, jo viņu domas ir ļaunuma pilnas. Ar savu muti viņi svētī, bet savās sirdīs lāda. 62. psalms. Šie cilvēki saņem jūsu roku, silti smaida un saka jums jaukus vārdus, tādus kā jauki jūs satikt, kā jums klājas, jūs izskatāties tik labi, bet apgriezušies otrādi tie kādam klusi murmina, kāda ākstīšanās, viņi izskatās pēc nāves, vai redzējāt, cik ļoti viņi pieņēmusies svarā, viņas acis izskatās briesmīgas, ar savu mēli viņi glaimo. Nevienam kristietim nedrīkstētu būt šāda attieksme. Esmu pārliecināts, ka tādā cilvēkā palikusi sarūktinājuma un dumpības sakne. Tajā sirdī ir kaut kas ārkārtīgi nepareizs. Patiesi ticīgais, kurš staigā ciešā sadraudzībā ar to kungu, pat nevar iedomāties, ka tā varētu izturēties. Jūs teiksiet, pagaidiet, mācītāji. Vispirms jūs stāstījāt, cik bīstama ir nesavaldāma mēle, bet tagad jūs sakāt, ka tikšu tiesāts arī par visām domām, kuras man bijušas par cilvēkiem? Noteikti jā. Tā mīlestība nepiemiņ ļaunu. 1. Korintiešiem 13. Parādiet man aizdomīgas dabas cilvēku, un es parādīšu kādu, kam ir brīvdomīgs gars. Tādam cilvēkam ir ietiepīga daba. Varbūt, ka tas nekad pilnībā nepakļaujas Jēzum. Viņš vienmēr gaida, ka citi iekritīs tajās lietās, kas viņam pašam ir liels kārdinājums. Varbūt, ka visbīstamākais cilvēks tomēr ir tas, kurš piedalās aprunāšanā, kurš iesaistās sarunā, kura neceļ, bet posta. Un tad viņš domā, ka nav noticis nekas ļauns. Kad jūs viņam par to jautājat, tad varbūt pat asaras ir viņa acīs, un viņš sagraustā balsī saka, es neesmu tāds kā šis, es mīlu savu draudzi un mācītāju, es mīlu Kristus miesu. Jā, es varbūt pateicu kaut ko tādu, ko var iztulkot kā tenkas vai neapdomību, bet Dievs pazīst manu sirdi, es nekad neesmu domājis kaut ko ļaunu. Šāda attieksme ir bīstama. Bībele saka, ka maza dzirkstele iededzina lielas liesmas, un jūsu mazā dzirkstele var iekurt lielu uguni, pat ja jūs to nedomājat izlaist no rokas. Redzi, kāda maza uguns kādu lielu mežu iededzina. Jākaba 3.5. Jūs varat nevērīgi izmest kādu pikantu jaunumu par kādu cilvēku, bet tas var beigties ar to, ka tiek sagandēts šī cilvēka raksturs, gars un daba. Nav nozīmes jūsu motivācijai. Ļaunums ir izdarīts. Jūsu mazā dzirkstele jau ir aizdedzinājusi uguni, kas laužas ārā no kontrolas. Tā var sagraut reputāciju. Tā var atnest kādam kaunu, nežēlistību un bēdas. Un nav svarīgi, kāda bija jūsu motivācija to izrunājot. Jūs esat uzkrāvis sev vainu, jūs esat uguns izraisītājs. Un tas viss sākās jūsu nevaldāmās mēles dēļ. Kā gan jums iespējams kontrolēt jūsu mēles nāvīgo ieroci? Jūs paši nevarat savaldīt savu mēli, tas jādara Dievam. Jākaba 3.8. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvīgas indes. Kā gan Dievs var gaidīt, ka mēs iegrožosim vai savaldīsim savu mēli, ja Dieva vārds saka, ka neviens cilvēks to nevar izdarīt? Jēzus dod mums atbildi. Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējams. Mateja 19.26. Jūs nevarat savaldīt savu mēli, tāpat kā mežonīgs zirgs nevar uzlikt sev iemauktus. Mežonīgus zirgus savalda pieredzējis treneris, kurš lauž tos, un mūsu treneris ir svētais gars. Tikai viņš var salauzt mūsu nevaldāmo un nevadāmo mēli. Pravietis Jesaja dod mums piemēru, kā dziedināt mūsu mēli.
Jesaja tuvojās tam kungam, un viņš lūdza atklāsmi par Dieva svētumu. Viņš teica, es redzēju to visu varano kungu sēžam uz augsta lepna troņa. Jesaja 6.1. Ikvienam, kurš vēlas dzīvot tam kungam patīkamu dzīvi, nepārtraukti jāatrodas viņa klātbūtnē, līdz atklājas Dieva svētums. Visa dziedināšana, visas patiesās svētības, visas uzvaras sākas no Dieva troņa. Tā ir vieta, kur mēs redzam Dievu visā viņa svētumā. Dieva svētajā klātbūtnē Jesaja pārliecinājās par savu lūpu nešķīstumu. Tad es izsaucos, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad es redzēju ar savām acīm ķēniņu, to kungu Cebotu. Kāpēc Jesaja iesaucās, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām? Tāpēc, ka viņš bija redzējis godības ķēniņu. Es redzēju viņu savā garā, es redzēju viņa svētuma godību, un es zinu, ka viņš necieš grēku. Mūsu grēks viņa klātbūtnē kļūst ārkārtīgi liels. Viņa svētā vaiga gaisma atklāja visu, kas nelīdzinās viņam. Jesaja atļāva tam kungam aizskart un attīrīt viņu ar viņa svēto uguni. Tad pielidoja man viens serafs, viņam bija rokā kvēlojoša ogla, ko viņš ar lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu muti un teica, redzi, tai aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki piedoti. Dieva vārds ir dzīvā ogle, un svētais gars ir tās uguns. Pašlaik ar šīs vēsts palīdzību svētais gars aizskar jūs, un Dievs grib pielikt savu uguni jūsu mēlē un darīt to svētu. Viņš to izdarīs jūsu vietā, ja vien jūs ļausit Dieva vārdam jūs pārliecināt. Viņš vienīgais var to izdarīt. Jūsu darbs ir vienkārši pateikt, kā teica Jesaja. Bēdas man, es esmu nešķīsts. Noslēpums, kurā ietvert uzvaru pār narkotikām, alkoholu un nevaldāmu mēli, ir tuvībā ar Jēzu, ciešā sadraudzībā ar viņu un viņa pazīšanā. Tuvošanās viņam, atrašanās viņa klātbūtnē atklās jums to, kas apslēpts jūsu sirdīs. Daudzi kristieši turpina tenkot un aprunāt, jo tie nekad patiesi nav tuvojušies Kristumu. Tie nekad nav bijuši tik tuvu, lai viņa gaismā redzētu, cik nevaldāmas ir viņa mēles. Lai šis vārds iespiežas dziļi jūsu sirdīs un šķīsta tās ar savu uguni. Atzīstieties, jā, tas esmu es, kungs, es neļaušu šim vārdam aiziet man garām. Šķīstī manas lūpas, šķīstī manu mēli, attīri manu muti un manu sirdi. Lūdziet svētajam garam, lai viņš dod tādu pārliecību jūsos, ka ik reizes, kad jūs sākat runāt kaut ko neiedomājumu, nelaipnu vai neapdomīgu, viņš pacels savu karogu un mās ar to jums. Lūdziet darīt jūs jūtīgus pret viņa balsi un paklausiet, kad viņš runā. Viņš var apturēt jūsu teikumu vidū ar svētā gara pārliecinošo spēku, un jūs teiksiet savam sarunas biedram, es atvainojos, Dievs liek man apklust. Pārtrauksim šo sarunu un aizmirsīsim to, lai jūsu dzīve nes tikai svētību no tīras sirds un laipnas mēles, kas savaldīta ar lūgšanu un svētā gara spēku.